Parādīsim, kā tīt saites, jo tas ir daudziem jautājums, sākot cīņas sportus. Šīs ir 4-metīgas saites. Ja saites būs īsākas vai garākas, noteikti atšķirsies tas, cik daudz reizes jūs tinat ap roku. Bet, parādīsim uz šādām saitēm. Tad te ir šī cilpa, kas ies uz īkšķa, un ir šuves puse un gludā puse. Gludo pusi mēs liekam uz augšu. Tad šī šuve paliek uz iekšpusi. Šīm saitēm es tinu vienu reizi apkārt locītavai, tālāk eju uz kauliņiem. Kauliņiem aptinu kādas 2 reizes apkārt. Visu laiku pārliecinos, ka saite nav savēlusies, nav kaut kādu grumbu. Viņas taisni uzlieku un tālāk eju lejā zem īkšķa. Un eju caur vienu pirkstu. Pirkstus turu plati, nesaspiežu kopā, lai viņi pēc tam nebūtu saspiest un cirkulēt asinis. Eju apkārt, eju starp nākamajiem pirkstiem. Eju atpakaļ, caur pēdējiem pirkstiem. Kulaku ik pa laikam saspiežu, pārliecinos, ka nav satīts par stingru. Ja ir satīts par stingru, tinu nedaudz brīvāk. Tālāk es eju ap īkšķi. Eju atpakaļ, pagriežu roku otrādi. Un tagad es tinu rekur te, lai savu tinumu uztaisītu gana stingru, lai viņš netaisītos vaļā. Tālāk es eju apkārt kauliņiem, un tā kā man saitei vieta uz beigām, es eju atpakaļ uz plaukstas locītavu. Šajā gadījumā man sanāca, ka šī lipīgā daļa ir uz nepareizo pusi, tādēļ es varu vienu pārgriezienu uztaisīt, lai viss man beigās sakristu, un aptinu apkārt rokai, un beigās piestiprinu ar šo lipekli. Un tas ir variants, kā boksam mēs satinam rokas.